Labdien! Ar šo video pamācību Inbox uzsāk apmācību sēriju 1, 2, 3, lai parādītu, ka lietot Inbox produktus patiesībā ir daudz vienkāršāk nekā jūs domājat. Tātad pirmais solis, protams, būtu piereģistrēties Inbox sistēmā. Šim nolūkam veram vaļā mājaslapu www.inbox.lv un spiežam pogu Reģistrēties. Vienreiz piereģistrējoties, jūs iegūstat iespēju izmantot ne tikai Inbox pastu, bet arī citus Inbox produktus, kā piemēram Inbox Foto un Inbox Files. Reģistrācija aizņems jums nieka 2–3 minūtes, un tā ir izpildāma 3 soļos. Ievadām lietotāju vārdu. Lietotāju vārds var sastāvēt tikai no latīņu burtiem, cipariem un simboliem. Punkts, domuzīme un apakšsvītra. Visi pārējie simboli ir aizliegti. Piemēram, lietotāju vārdu Ieva plus Jānis piereģistrēt neizdosies. Lietotāju vārds nevar būt garāks par 20 simboliem. Pārbaudām pieejamību. Pirms reģistrācijas obligāti pārbaudiet lietotāju vārdu. Ja tas jau ir aizņemts, sistēma parādīs jums sekojošu paziņojumu. Taču, ja lietotāju vārds ir pieejams, redzēsit šādu uzrakstu. Ņemiet vērā, ka pie mums ir reģistrēti vairāk nekā 6 miljoni lietotāju vārdu, kas nozīmē, ka daudzi jūsu iedomājumie vārdi nebūs pieejami. Šo problēmu var atrisināt, izmantojot ciparus pie lietotāju vārda. Ievadām vārdu un uzvārdu. Atcerieties, ka tieši šī jūsu ievadītā informācija būs redzama saņēmējam, kad viņš no jums saņems e-pastu. Šeit jums būtu jāievada drošības informācija, lai neviens cits, izņemot jūs, nevarētu piekļūt jūsu pastkastei. Sāksim ar slepeno jautājumu, kas jums tiks uzdots gadījumā, ja aizmirsīsiet savu pastkastes paroli un vēlēsieties to atjaunot. Tālāk lūdzu ievadiet savu dzimšanas dienu un savu dzīmumu. Dzimšanas dati tiek izmantoti paroles atjaunošanas gadījumā, līdz ar to lūdzu ievadiet savus patiesos datus. Un tagad esam būtiskākajā drošības solī – jūsu pastkastes paroles izveidošana. Parolei ir jābūt pietiekami garai un sarežģītai, lai citi nevarētu to ļaunprātīgi izmantot, bet no otras puses pietiekami vieglai, lai jūs to atcerētos. Vislabāk ir izmantot burtu un ciparu kombināciju. Pēdējais punkts šajā solī ir drošības koda ievadīšana. Tas ir nepieciešams, lai pasargātu mūsu servisu no automātisku pastkastu reģistrēšanas. Ja nevarat nolasīt konkrēti šo kodu, varat uzspiest šeit un ģenerēt jaunu kodu. Ieliekam ķeksīti, piekrītu lietošanas noteikumiem. Apsveicam! Tagad esat piereģistrējis savu Inbox lietotāju vārdu un varat sākt to izmantot kaut vai tūlīt pat. Uz drīzu sadzirdēšanos!